gribi vai ne, bet šis mums sanāk tāds raidījums, kurš reaģē uz kādiem iepriekšējiem raidījumiem. Tad, draugi, tūlīt būs stāsts, laimīgais stāsts jautājumā par to, grūti vai viegli tumšādainam cilvēkam ir iejusties dzīvot Latvijā. Valīda vecāki nāk no Sudānas un Ēģiptes. Dzimis un uzaudzis viņš ir Londonā, kādu laiku dzīvojis gan Kuveitā, gan ASV. Viņam ir britu pilsonība, taču jau 3 gadus viņš dzīvo Latvijā kopā ar Diānu, nu jau sievu. Latvian woman stole UK man. Man ir tāda sajūta, ka viņa ādas krāsa patiesībā ir tikai pievilkusi vairāk uzmanību un tāda ziņkāra no apkārtējiem. Ja viņš parādās kaut kādā draugu lokā, kādā, teiksim, tur, privātā ballītē vai tusiņā, tad bērni vienmēr viņam līp apkārt. Un mēs vienmēr smējamies, ka viens saka, ka tas ir viņa labā daba, un tā, principā, es jau vienmēr saku, nē, tā ir tā ādas krāsa, Man draugi, Marlboro Lightsūdzu un Kola nav, jā? 6-8. Laikam vienu lati. Patīkama atšķirībā no daudzkārt dzirdētajiem sliktajiem stāstiem, Valīds apgalvo, ka par rasismu Latvijā lasījis tikai avīzēs un personiski nekad ar to nav sastapies. You get people who look at you in the street, and especially older people. But it's, for me, when you look back at them, you can see they're more interested than, not why is this person here or something. And they want to know about you as much as, you'd want to know about them. No, but see, this is a clear example. And that's what I feel. Valīdu neaizskar vārds nēģeris un vēl mazāk Diānas joki par šokolādes vīriņu. We call him in Latvian šokolādes vīriņš. Of course, it's joking around, and it's fine. I mean, I don't mind it. They call me mazais. Yeah? Citam cilvēkam tas arī ir tos aizkaroši, ka viņu pēc auguma ieliek kategorijā. I would say that if you walk around acting as a victim, you will be treated like a victim. Mēs neesam ļoti politiski korekti, kaut arī tas pats vārds nēģeris. Un teorētiski mūsu valodā mums tā konotācija nav tik negatīva, kā, piemēram, angļu valodā. Līdz ar to man, man liekas, vai melnais cilvēks, vai šokolādes vīriņš, ja? Es pat neizjūtu nekādas, negatīvas emocijas, izsakot tos vārdus. Līdz ar to manā leksikā pat nav, man ir citi vārdi, ar ko es lamāju cilvēks, bet tad viņiem nav nekāda rasistiska pieskaņa. Gandrīz 8 gados, kopš Valīds pazīst Diānu, un 3 kopš dzīvo Latvijā, viņš ir apguvis latviešu valodu tieši tik lielā mērā, lai justos ērti. Mums par pārsteigumu izrādījās, ka pietiek ar pavisam nedaudz. Esam kļuvuši angliski runājoši. The language is difficult. I've learned the language started off by reading menus. Yeah, in restaurants. Now I think I am capable enough to be able to deal with a lot of situations. At the same time, there is a growing number of people who do speak English. The younger generation speak English. And a lot of them are very happy and in fact prefer to speak English than local Latvian or something. And even if they don't know English, they will try. There's my friend Nabil. Valīds saka, nesaprotam, kāpēc tik daudz Latvijā sapņo par labāku dzīvi citur. Pats viņš būdams biznesa konsultants Londonā pelnītu krietni vairāk. Tomēr dzīvē Latvijā piekritis ar prieku. When I lived in London, and I realized that there's more to life than working and earning money. You need the time to be able to enjoy things. And I found that Latvia is one of the countries in Eastern Europe that you can actually do that in. You can work, the work-life balance actually is very, very positive in this country. Dīvaini dzirdēt, ka ārzemnieks redz iespēju Latvijā dzīvot relaksēti, kamēr mēs paši tik bieži ciešam no bezgalīgas pārstrādāšanās. Nenovērtējam arī citas, it kā vienkāršas lietas, kas, kā izrādās, ir ekskluzīvas. Mums pagājušo augustu bija kāzas, mums atbrauc draugi. Aizbraucām mēs novembrī,
sasaucām visus draugus, Dubājas satiekamies un tā tālāk. Mēs sanācām kopā un viņi smējās, jo viņi nebija viens otru redzējuši arī kopš tā paša brīdņa, kopš tā augusta. Tas tikai norāda uz to, ka, teiksim, Londona kā pilsēta ir tik liela, ka, ja cilvēki draugi ņemās daudz un dažādās vietās, tad ir baigi ļoti grūti patiesībā to draudzību uzturēt. Savukārt šeit ir tā, kas sākumā Valīdam pilnīgi, man liekas, arī bija tāds pārsteigums, ka tu, teiksim, vari piezvanīt, pēc 5 minūtēm atnākt ciemos un palikt līdz 5 no rīta. Kad ir tas kontakts mazliet savādāks. Šajā laikā Valīds ir apguvis Latvijas sadzīves tradīciju minimumu, kas, kā izrādās, arī šajā paudzē saistās ar dziedāšanu. Bet jājos, piemēram, sagribējās. Un tad bija tā, ka bija tās mazliet tāds kauns, ka tu nezini tās dziesmas tā, ka visiem izspiedām no sākuma līdz beigām kaut kādas 3 draugu lokā. Jūre dzīve mana. Drinking songs. Tas nav drinking song, Valīd, bet it's okay. Tāpat laikā dzīvošana Latvijā nec Diānai, nec Valīdam nešķiet patriotisks pienākums. Cilvēkam vislabākajā veidā jāizmanto iespējas, kuras sniedz šī globālā pasaule. Tas arī viss. I lived in the States for 10 years on my own when I was a student and then worked there. And you grow up, you move. The world is very small, it's not very big. Aizbraukšana no valsts es neuzskatu par dzimtenes nodevību. Jo katram cilvēkam lēmumi, manuprāt, ir jāpieņem tikai un vienīgi personīgā līmenī. Tomēr ir viena lieta, ko par spīti pasaules pilsoņu tēlam Valīds gribēs atrast ikvienā leduskapī, lai kurā pasaules valstī tas arī neatrastos. Something that's very British. Mazais, open, bring it out. Let's plug Heinz baked beans. It is very much a British institution, okay? It used to be sold in Rimi, then Rimi stopped selling them. And now you can find them in Stockman, but Stockman is selling them for 3 times the price what Rimi was selling them. That's what I miss. Kā jūs domājat, ir vai nav Latvijas sabiedrība neiecietīga, lai neteiktu rasistiska? Pret tiem, kas citādi izskatās, teiksim tā. Es domāju, ka man ir tāds viedoklis, ka tas rasisms ir bijis un viņš būs. Ja? Vienkārši mēs Latvijā varbūt tas ir sāsināt tagad, kad notiek, kā pie krieviem mēs esam pieraduši, ja? No ar tiem, un krievi pie mums? Jā, tieši tā, ja? Un tagad vienkārši plūst iekšā pagaidām maz, ja? Citas tautības cilvēki, ja? Un, protams, kad rodās kaut kāda pretreakcija, ja? Vienkārši tie cilvēki tagad viņi ir izbrīnīti, kāpēc tāda parādās. Ja? Tomēr vienkārši pierašanas jautājums. Jā, tas ir pierašanas jautājums. Protams, kad es gribu teikt, ka man arī es neteiktu, ka es esmu stāvā sajūsmā, bet uz to, piemēram, ka parādās te kaut kāda cilvēka, kas nav, piemēram, prievīti, ja? Un tādu. Jā, pirmkārt pasaka, ka tu esi sajūsmā par tiem, kas staigā ar prievīti, bet otrkārt pasaka, kāpēc tu neesi sajūsmā? Kā tev tas traucē? Nē, man it kā netraucēja, jāsaprot, bet es tā domāju, ka iekšēji, ka te ir Latvija un mēs te tā dzīvojam, bet tas ir muļķīgi. Ja? Man tā ir vienkārši ieprogrammēts tur, ja? bet tas ir muļķīgi. Es saku, tur paies kaut kādu gadu, vispār neviens nezinās, kas tāda Latvija. Briti ir nogājuši pilnīgi dibenā. Bet pagaidi, viņi vēl nav nogājuši, bet es nesaku, ka kaut kas noies dibenā, ja pacelsies augšā. Es runāju par to, kad mainīsies tā struktūra. Aina mainīsies. Cilvēki ir pieraduši pie vecās ainas. Protams. Un vienkārši tas mainās un viņi nav gatavi tam. Kā var izskaidrot to, ka viens cilvēks šeit jūtas ļoti labi, un otrs jūtas ļoti slikti un aizbrauc prom? Vai tas ir tikai tāds iekšējo sajūtu jautājums? Man liekas, ka tas atkarīgs vairāk no paša tā cilvēka. No pašapziņas, no inteliģences līmeņa, kādā viņš atrodas, no vides, kurā viņš apgrozās, no rajona, kurā viņš dzīvo, no veseliem klucīšu sistēmas. Vai nav tā, ka ja ir tāds klusējošais vairākums, pieņemsim tie, kas iet pa ielu un nevienam nesit, bet ka viņi tā kā labāk neredzētu tos cita izskata cilvēkus sev tuvumā nekā redzētu, vai nav tā, ka tas ir arī tāds klusējošais atbalsts tiem, kas beigās pieiet un sit? Bet tas es saku, pacietieties, kaut kāds gadus 20, nāks jaunā paudze, kad viņi izzudīs pati pa sevi. Tu domā, nav vērts mēģināt pāraudzināt tos vecos? Protams. Ne tos pāraudzinās un tie paši izaugs. Faktiski optimistisks secinājums, lai arī prasa laiku.